sporta studija. Vai, Kaspars? Kā vienmēr mums kopā, un mēs pamazām sekojam līdzi drīz jau uz laukumu ies Tornado. Pašlaik kā mēs varam redzēt, viņi Komanda ir labā noskaņā, par to ir prieks. Viņi Komanda! Tornado! Respektīvi, ja mēs tā kā varētu apspriest. Jā, analizēsim pirmās spēles apskatu. Mūsu vērtējums, kāds varētu būt? Nu, manā vērtējumā tā, treniņos viņi rāda labu sniegumu. Man šķiet, ka viss tomēr atkarīgs no psiholoģiskā. Treniņi figņā. Nav ko skatīties treniņiem. Galvenais, ko komanda rāda sacensībās. Diemžēl sacensības sniegums nav tik labs. Pēdējais turnīrs negatīvi pārsteidz. Komanda salūza un trijos mačos tika piedzīvots zaudējumi. Pašlaik ir sācies jauns turnīrs, mēs esam līgatnē. Grupā ir 3 komandas. Cik es sapratu no organizatoriem, visi laikam tiks ārā no grupas. Tā kā pirmā spēle var uzteikt šīs komandas smadzenes, IT speciālists un pieredze. Arī es teiktu, šīs komandas spēks, muskuļu spēks, tīrs ugunsdzēsēs spēks, var jūs, ka šī ir. Jā. Nākamais mums ir... Ņemsim tā kā no kreisās, ja pret jums skatītājs sanāk kreisā. Un pirmā spilgtā krāsa mums ir Čingīs. Ingos Kalniņš! Ļoti stabils spēlētājs, tāds ļoti veikls, es teiktu. Elastīgs, viņš ir kustīgs. Viņš ir visur, viņš ir laukumā vienmēr visur, viņš paspēja paņēma, nu tā. Un ar savu bez emociju spēli var nodrošināt komandai uzvaru. Jā. Cilvēks bez emocijām. Tieši akmens sevi. Neiet. Akmens sevi. Pilnīgi pareizi. Nākamais spēlētājs mums ir... Lapsiņā! Ineta Akasīgā Lapsiņā! Iebrīžais purts. Komandas īsākais spēlētājs. Komandas skaistākā spēlētāja. Komandas spēlājs. Viņa ir aizsardzībā diezgan stabils. Viņa tikai ir cēlājs. Es protams, viņa ir cēlājs loma. Cēlāja loma un bummas paņemšana aizmugurējā zonā. Un izglābšana, jā. Un tad ir mūsu lielākais grepnes spēks. Es gribētu teikt, komandas Tornado lielākais stāsts uz laukuma un ārpus laukuma ir. Es iebiedēju gan pretinieks, gan savējos. Iebiedēju pretinieks, savējos, viņš pat mūs grib iebiedēt. Žurnālists ir Kristiāns A.K. Pirmais tēms Veteris. Beks, kā teiksim tā. Nu, ko tu var teikt par viņu spēli? Nu, viņš ir spēcīgs. Viņš ir spēcīgs, bet pēdējā treniņā, cik zinām avot teikuši, ka viņš ir salūzis treniņa laikā. Manuprāt, viņš ir varbūt pat dažreiz psiholoģiski nenotīrīgākais spēlētājs tajā komandā tieši. Viņš spēlē ar emocijām. Kā tu zini, Valds, bez emocijām nevar uzvarēt, bet ar emocijām arī var zaudēt. Iesildīšanās. Atbildīgā pirmā spēle. Tā, redzam zīmējam. Tagad vecākais pieredzējušākais spēlētājs iet uz grebu un out. Nu, nepārliecināts, nepārliecināts. Jā, Lapsiņai tātad, kā redzams, Lapsiņai pašlaik ir problēmas ar bumbu un... Jā, problēmas pagaidām ir. Tagad notiek kurš, kā redzams, pretinieki bišķi. Un tagad Kristiāns, mūsu spēks un... Ai, nav, kaut kas nav. Un Čingīs mums aizskrēja. Dāmas un kungi, ir pienācis šis brīdis. Pirmā spēle Laucienes turnīrā. Prom uz siltajām saulām svētki un astala vistaņa. Stūres uz blakām karti, skatīsim kopā. Pa labi, pa kreisi, pa labi, kā ir tik labi. Prom no paparazzi un mamām, virzieniem un kardiogrammām. Un tikai vienreiz dzīvot dots, un kā tu domā, vai viss ir izmantots? Rīts ar vakaru
sauksies, sliktākais par dievu sauksies. Mazie paaugsies, augstāk krāpsies, vecie negribēs un neatkāpsies. Tikai vienreiz dzīvotos, un kā tu domā, vai viss ir izmantots? Ja tikai vienreiz dzīvotos, un kā tu domā, vai viss ir izmantots? Tajām salām svētki un hasta la vista. Tu piestūris uz blakām karti, skatīsim kopā. Skaistākās ir saulriet krāsas, silākās debesis pieder jums. Un ja pasaka šī ar laimīgām beigām, tā noteikti būtu par mums, par mums, par mums. Vienreiz dzīvotos, un kā tu domā, vai viss ir izmantots? Es ļoti labi jūtos, jo man liekas, ka bija forša spēle un viss bija ideāli. Nu, labi, ideāli varbūt nebija, bet bija labi. Kas bija tas, kas jums tomēr tos neļauj pie beigām? Mācīt šķīrties, jā, kas nolūst? Es nezinu, varbūt daži komandas vietas nevarēja normāli iegremdēt, tā un šitā, bet labi. Kas notika otrajā setā? Kāpēc bija tāds lūzums? 7 punkti. Es pat nezinu, varbūt sadomājās jau par to uzvaru un tā un šitā, un tāpēc salūza viss. Bet varbūt arī ne. Es nezinu, jāprasa ir pārējiem komandas biedriem. Kā teikt, kāda atmosfēra jūs komandā? Es domāju, ka ļoti labi. Es domāju, ka mēs esam ļoti saliedējuši komandu un tā un šitā. Jā, mēs translācijā redzējām. Nekāds bļaušanas bija pāris reizes, ka vajadzēja uzbļaut, bet tās reizes bija arī pelnītas. Jā. Nebija nepelnīta bļaušana. Es ar tā domāju. Mēs dodamies pie nākamā tā kā, jā? Jā, dodamies uzreiz pēc spēles interviju. Ingus! Kustīgais! Kalnīgi! Elastīgums! Elastīgums! Kā mēs vadījām mūsu elastīgākais spēlētājs? No kā ir pēc spēles sajūta? Mēs iesvīts! Grūti? Kā vērtē spēle? Daudz kļūt. Kļūt bija otrajā setā un trešā seta vidus kaut kur. Kas notika? Kāpēc pēc tāda lielas pirmā seta, kas notika? Rasmans sāka servēt ārā. Es nezinu. Jo, ko eksperti pamanījuši, ka pats pieredzējušākais spēlētājs uzņēmās spēli sevim un kļūdījās, diemžēl. Nu, tā gadījās, jā. Es tāpēc arī viņam necēlu vairāk. Kā tu vērtē, kādā? Maniem plecēm ir pirmspēdējais punkts. Sāp, jā? Sāpīgs jautājums, nekās spēles uzdevums mums ir spēlēt gudri. Otrais Spēlēt ar prieku. spēlēt ar prieku un trešais uzdevums Es domāju, arī noturīgi un stabili. Nesalūst. nesalūst. Psiholoģiskā noturība, tu gribi teikt. Trīs vaļus, kā varētu. Ja mūsējos šiem 3 vaļiem noturēs savu spēli, es ticu, ka lielisks rezultāts. Tā naudā balstīsies šī spēlē uz mūsu 3 vaļiem. 3 spēles. No augstākā punkta, ja skatās uz leju, viss cits
citādi rādās. Saule par kapeiku tuvāk un zeme pat vilina mazliet. Un kāds vēl domā, vai drāsties tai pretī, vai gaidīt, kad grūdīs. Nav jābaidās ne pat mazliet, drošības jostas neiesprūdīs. Kritiens uz sekundēm 5 mies, varbūt līdz debesīm, varbūt pat līdz galam. Tik tālu, ka negribas domāt, un tomēr es lekšu, lai ko arī teiktu, es lekšu līdz galam. Un ticēšu rītam, un atdošos liesmām un stāvam. Tev jālec man līdz, viens atgriezīsies. Tev jātic man līdz, lai kur arī būtu sapnis piepildīsies. Lec par debes malai, lec par vientuļām salām, lec. Komanda nāva izstājas no Līgas kausa un braucam uz pusdienas un atpūsties.